izskatījums šodienas svarīgs jautājums, tad vispirms tāda kārtībā ir iekļauti visi tie punkti, ko skatījām jau komitejas sēdē. Daži no punktiem ir izņemti laukā. Izņemts laukā bija par to saistošos noteikumus par maksas aģitāciju. Bija tāds priekšlikums ienāca komitejas sēdē, kad vai nevar uzziedojumu ar ziedojumiem, tad tāds saistīt kopā ar aģitāciju to nevar, un tad, var sakot, patreiz, tad neskatām to jautājumu un lūdzām, partijām ziedot, un tas mērķis bija mazo projektu atbalstām. Tā papildus, kas ir nākuši klāt jautājumi, kas nebija skatīti komitejas sēdē, bet, tas pirmais papildus, kas ir, tas jau bija iepriekšējā domas sēdē skatījām, konceptuāli atbalstījām, bet tagad tikai, atsakot, jāpieņem mums lēmums. Tad otrs ir, kas ienāca pēc komitejas sēdes, tas bija no kooperatīvas sabiedrības mežsaimnieks par nomas līgumu pārtraukšanu. Lēmumu projekts ir sagatavots, komitejas sēdē nav skatīts. Lēmumu projekts ir sagatavots deputātiem, tad ir jālēm iekļaut, iecakstībā neiekļaut. Un trešais, kas ir nācis klāt, tas ir izpildot Danājam iesniegums par naudas iedalu grāmatas problēmu novēršanā. Sagatavots ir tas jautājums, par dienas kārtību. Tad papildus pirmo iekļaujam. Nākamais papildus otro iekļaujam. Un trešais, tad papildus iekļaujam. Tad, kas ir par šādu dienas kārtību, 17 punkti šie kluso, kas ir tāds, vienbalsam. Tad pārējām par dienas kārtības pirmā punkta par bieži sastopamo derīgo izrakstu atļaujumu 1 un 2 orientāciju. Sakot, lietas būtība ir tāda, kad mainās līdzšinējām, kam ir izsniegtas atļaujas, kā skatītos nosaukums, viņiem ir no akciju sabiedrība, Latvijas autoceļu uzturētājs uz valsts akciju sabiedrību, tad ir mainās arī deputātiem. Pārreģistrēt bieži sastopamo derīgo izrakstu atļauju numur 1 un numur 2. Tas izsniedz tās uz valsts akciju sabiedrību Latvijas autoceļu uzturētāju valsts. Balsojam? Jā. Kas ir tā? Visi lēmumi.
priekšlikums bija, kad palaist 17. jautājumu par sporta inventāru iegādi vispārējās izglītības iestādēs. Varbūt palaidām tiešām šeit to jautājumu pamatā ir gatavoja Māra un Dāce. Māra lūdzu. Jā. Es ieteicu skandinām par sporta inventāru iegādi. Šobrīd ir iesniegums no izglītības pārvaldes un arī, mēs runājām tikai valsts vidusskolu, bet noskaidrojās, ka vienā projektā ir iespējams iekļaut vairākas izglītības iestādes. Taču mēs uz atsarakstījām visu, kas skolē būs vairāk nepieciešams, un mums nebija 200 eiro par pāri. Un šobrīd ir doma, ka mēs varētu ar vienu projektīnu minimums ir jābūt 2,000 eiro. Un, protams, ir tieši līdzfinansējumi, ir iespējams gan skolai lielākā daļa, gan 300 eiro, ir arī sporta inventārs, kas pirmskos izglītības iespēja. Es ar to projektu ieteikumu iedošu, tikai viens, es neiedomājās saku, ka te ir tabuliņam, ir kā inventārs uzstādīt. Kad viņš tas projekts uz rudeni kaut kur ir? Septembrī viņš ir jau jārealizē. Jā, apstiprina septembrī jārealizē. Slēdz izdarīt pats.
Kā tu pāros ar 20 slēpotais, kas palauzīties? Ir tāda, dienās iemā ragaviņas, katram bērnam ir savs ragaviņas, un ja, piemēram, citiem ir daudziem bērniem, kam nav savs ragaviņas. Un ir tādi, notiek saplīstās ragavs, un arī ir novēram vienāds ragavs, tad mēs arī varam būt stafus, un visam vienādām ragavām, bet ja mēs no mājām, kurš gribēs tās savas ragavas, pēc tam saplēstas mājām. Realitāte arī tie ir mazāk paši skolnieki, kas tām ragavām. Ne jau tā milzīgā somā, par to braucēju, par autobusu ragavām, un viss sarežģīts. Tā, deputātiem ir tas. Varam pāriet par lēmumu pieņemšanu. Tātad, kas ir par šādu lēmumu pieņemšanu, piešķirt līdzfinansējumu 1500 eiro? Es atvainojos, ka kaut sāktīja. Tu esi piemetīs. Tad ir vienbalsīgi viss. Lēmums ir pieņemts. Tā, otrais ir par zemes gabalu atstrādāt, tad ir pēc tam priekšumē, lai varētu publicēt mājas lapu. Jautājums tātad ir par zemes gabalu atdalīšanu. Noteikti zemes lietošanas zemes valsts. Deputātiem, Jā. kas ir par? Tā kā vārdu nevar, bet adreses par cilvēku. Adreses var, jā, bet un personu datus nevar, jā. Bet kaut kā var arī uzvārdu, jā, bet nevar uzvārdu ar vārdu un personas kods. Kods pilnīgi kategoriski. Vispār var pirmos iniciāli būt. Bet, kad būs tā programma, tad jau Kāpēc nevar skatīt pēc projektu, un tad nav jāsauc ne adresi, ne vārds. Īpašumu sakarā to, ka īpašums vēlās ierakstīt būves, un tāpēc ir jāizved šī būve īpašums, nenosaka platība, bet īpašums. Noteikti ēkām, kas atrodās 1,38 hektāri par vienam gabalam ir, un otram gabalam noteikti, tas, kas atrodās jāstiprināt, nepieciešamā platība Jā, grūti redzēt. deputātiem, kas ir par šādu Nākamais jautājums ir par līšanu. Sakarā ar to, ka īpašnieks nevēlas šo zemes gabalu visu iznomāt, sadalās šo zemes gabalu divām daļās, atstājot tam 1 hektāru, un tad izveidojot 2 jaunu zemes gabalu. kas ir par? Viss nevar. Piektais par zemes. Par zemes gabalu apvienošanu, izskatīts iesniegums par zemes gabalu apvienošanu, tur ir vairākas zemes vienības, kur pa vidu ir lielā elektrolīnija. Vienkāršāk izdevums, ierakstām zemes grāmatā, un vēlāk šo zemes gabalu apvienot. Par viss.
Nākamais ir par pakalpojumu izmaksām Muzejā un Orņempilī. Brūku Kristīņā vienā no iepriekšējām komitejas sēdeņā stāstīja, ka tikai izlabots. Apstiprināt muzeju un Orņempils apmeklētājiem biļešu cenas uz pagrabu apaklējumiem. 7 eiro, 5 apmeklējumi 1,5 eiro, muzejā apmeklējumā 1 eiro, ekskursija ir pavadībā iepazīstināt un 10 eiro, un skolēniem, studentiem un pensionāriem samazinājums, ka bija deputātiem. Tas ir no personas. Un 10 grupai. Izmantojam. Arī personīgi, tas nav svarīgi. Jā. Tāpēc ir tā 10 ir. Mazāk par 10 nevar, var jau vairāk. Grupai. Un būvālis atļauj, tas ir drošumam. Viņi būs tā. Kas tad? Tā atļauj, ka gaidīšana būs. Jā. Tur ir 1-2. Šitas Ir tā kā strādājis. pilstāvu. Pusē būs atļaujas, jā. Tas ir līdz tam, kur tas viens dzieds, ja ir nost no tā mūla. Tā nostīja var no tā. Tā sanāk, kā tā nav skaidrs, vai tiešām, ne? Vēl atļaujas neesmu saņēmis. Jā, bet, tas tas ir tā īstenībā. Tad ir par fizikas personas iesniegumu par grozījumiem ūdenstilpes un zvejas tiesību normas līgumā un par rūpnieciskās zvejas tiesību normas zvejas rīku limitu piešķiršanu zvejošanā 2014. gadā. Šo jau mēs komitejas sēdē skatījām. Un tā lietas būtība ir tāda, kad Pukšezera nomnieks gribēja slēgt apakšnomas līgumu ar vienu juridisku personu, tas ir, bet tur ir doma noslēgusi par izīrēšanu, iznomāšanu Pukšezera. Tur ir ierakstīts punkts, kad nevar bez vienas 10. punkts, kur bez vienas personas, kad ir jāsaskaņo ar personu, ja? Un līdz ar to tas saskaņojums vēl nav dabūts, un nevaram pārstāvēt. Tas tā ir tekstā ir ierakstīts arī. Šitiem tā ir konstatējušā variants. Tik augšā. Konstatējuši augšā. 10. punktu redakcija. Nē, 10. punktu redakcija. Vērā ņemās papildus noslēdzies 8. līgums. Un tad tas lēmuma projekts ir tāds. Nomniekam iesniegt Pilsums novada
pašvaldībā nomas līguma ūdens tilpes izvēles rīcības doma faktiski saskaņā ar fizisko personu, ka neiebilst augstāk minētā līguma papildinājumiem, grozījumiem, vai arī atteikumu, kad izslēdz to 10. punktu no tā līguma. Un līdz ar to tad arī tie pārējie 2 punkti nevar arī biedrībai atļaut rūpniecisko zvēju un licencētu un atšķirību. Patreiz Dainis ir aizsūtījis uz Rīgu tos dokumentus, cik es saprotu. Cik viņš man skaidroja, tur ar to neesot nekāda sakara. Tas nav kā, kas nezinu. Ir. Aivars jau ministrija runā. Nu jā, tagad ir aizsūtīti dokumenti vispār jau projām. Tad mums ir veids, ka viņi vispār tagad tur par to vien. Viņi ir aizsūtīti projām. Jā, jo viņš man teica par to, kad es teicu, vai Aivars to zina, kad ir projām. Jā, Aivars to zina. Bet viņa iesniegumus nav atsaukt. Viņš ir iesniedzis iesniegumu, bet atsaukumu nav atsaukt. Nē, nu jā, nu tāpēc, ka Kāpēc ir nolēmums? Jā, viņi ir projām, nu es nezinu. Nu, viņš ir nopārtojis visu tas licences uz to juridisko personu. Nu, uz biedrību, bet tā biedrība jau vēl viņam pat nav apstiprināta. Viņš kā fizisks persona tikai nominīgs. Jā, viņš ir tā Nu, kā fizisks, un tā biedrība jau vēl nav. Visa vispirms apšķirīšana, es sapratu, ka ir projām reģistrēšana kārtībā. Bet Jāni, ja persona ir iesniegusi iesniegumu skatīšanai domē, tad mums uz to ir Nē, visi pareizi, jā. Bet tikai vienīgais tur ir sakta. Un es nesaprotu, kāpēc viņām ir rūpnieciskā zveja. Nē, tur ir rūpnieciskā zveja vienkārši tādēļ, lai varētu dabūt limits, lai var atjaunot zivresursus. Tas ir tikai tam ne jau tas, ka tur ar tīkliem tagad nav šārās zīmes. Tas ir vienkārši neiet runa par to, ko var darīt, bet ir runa par to, lai var papildināt tagad, ko aizāk vēl ar zīmi. Un to nodas Un vienkārši to var dabūt tikai, kad ja ir kā, tiek veikt rūpnieciskā nozveja. Es saprotu, jā. Un to juridisko personu viņā vajadzēja, tāpēc viņš varētu piesaistīt Eiropas naudas. Privāti viņš nevar. Nē, nu jā. Tāpēc viss tas tika sākts kā. Bet viņš jau piesaista. Viņš taču ielāja kā? Viņš jau tagad ir Viņš man skaidro, un es tur vada fiziski persona arī var, jā, bet tad tikai tas līdzfinansējums ir lielāks. Nu jā, tur. Nē, nu fakts ir tas, ka tad dotā brīdī tas līgums ir protams. Es viņam teicu, ka viņš pats atnāk uz sēdi, viņš nenāk. Nē, nu labi, bet viņš jau to nedrīkst darīt. Nē, nu viņš rūpniecisko zēju, nē, tas ir tikai tāpēc, ka Edgars skaidroja, varētu piesaistīt papildināt zivresursus. Tas punkts iekļūt. Viņam arī nav tāda tīkla. Es arī zinu. Kas ir ar šādu lēmumu, ka 1., 2., 3. punkts? Kas ir spēkā? Kas ir spēkā?
3, 4. Nāc, nav, ja? 4 ir pār, ja? Atvainojas, Lana, Zvejnieks Saplovskis. 1, 2, 3, 4. Četri pār. 4 pār, ja? Nu, kas ir pret šo lēmumu? Pret, nu, atturās. 1, 2, 3, 4. Lēmums nav pieņemts. Sliktākais neskaidrs pats kapitāla putu. Un no malas pats kā savākādi. Viņš no malas līdzās, jā. Viņš, kad man šķiet, viņš tāds. Tad ir jāatskatā Rīgu uz Jēdrās, mēs Rīgu, kā man saka, īstā. Pagār, kas nav skaidrs? Nē, nu viss kārtībā. Viņam no sākuma bija šis te pāriet no vienas personas uz to biedrību. Praktiski neko neņem. Bet tikai tas līdzekļi efektīvākais. Bet personu X es pat nezināju. Tā ir viņš man skaidrs. Man nekādu vispār nevišu. Es jau zinājšu. Bet acīm redzot, viņš ir iekšā. Jo līgums kāds ir bijis ar to 10. punktu, tāds viņš vēl šodien. Tur ir tā lieta, viņš nav mazs. Toreiz, kad ir tā epopēja, ka mēs lēmām, tā tas līgums arī palika. Viņš nav izmaiņas. Kaut gan viņš toreiz palika. Vajadzēja izmaiņas. Vajadzēja ārā. Jā, tur bija viss tā kā lēmām. Nē, nu kā, nu pirmajā līgumā, tad jau vispār tāda punkta tur nebija. Tad jau bija līgums ar vienu citu fizisko personu. Un pēc tam noslēdz līgumu ar šo. Cita persona. Un tad uz citas personas. Tas bija toreiz, kad te bija atbraucis. Jā, ar otro personu. Tā līgumā ir rakstīja iekšā, kad jāievēro ir tās pirmās personas. Nu jā, nu jā, tas Līguma 10. jā, to nav. Nu jā, labi, nav. Nepareiz nav. Domāt, tas ir, Nē, līgums bija iesniegts projektā toreiz. Tur neviens nav noformulējis cits. Nē, nu jā, tur jau tā. Tas jau te līgums, tas vajag diezgan nopietni. Nu kā, tad nav jau priekš? Nu jā, Tātad šis lēmums 7. nav pieņemts. Tad par keramikas pulciņu, interešu izglītības pulciņu un pētības apsums keramika iesniegumu. Jo mēs skatījām jau komitejas sēdē, lieta par tā, ka keramikas tas pulciņš, keramikas pulciņi arī darbojās no bērni. Un arī keramikas pulciņš izgatavo suvenīrus un dāvanas priekš novada domas, ko dāvināt pensionāriem. Un bērni izmanto tos mālas arī tur, ko pērk viņi paši pa naudu, ja.
tiek ieņemts pulcī. Biedrība un līdz ar to viņi griezās ar iesniegumu, vai mēs nevaram atbalstīt un apmaksāt 600 kWh elektroenerģiju. Tas izmaksātu apmēram 115 eiro. Tad, kad viņi rakstīja to iesniegumu, tad vēl nebija zināms, ja tām nemainīsies cena elektroenerģijai, nevar ierakstīt to naudu, ja, un tādā šodien viņi saka, ka nākamam gadam nekas nemainās. 115 eiro, tas viņiem varētu arī būt tā cena. Deputātiem, kas ir par? Visi. Tad ir viens fiziskās personas iesniegums, ja, kur viņš gribēja, lai mēģi krāsumēt par lauksaimniecības izmantojumā zemi, ja, bet mums sekošie noteikumi, kas teritorijās plānojums to neparedz tā vietā, un līdz ar to, lai izmainīt kaut ko vajadzīgs ir teritorijā plānojuma grozījumi. Ja. Ja vēl kādām citām būs kaut kāda nepieciešamība, ja, tad līdz šā gada pirmam decembrim iesniegt savas vēlmes, jā, un tad apkopos, un tad nākamā gadā mēs vajag teritorijā grozījums skatīs. Deputātiem. Kas ir tā? Te ir pat, te jāizņem ārā viens ir, ja. No trešais ir jāizņem ārā tāpēc, ja, kad viņš nav iesniedzis visus dokumentus, lai varētu uzņemt dzīvokļu rindā. Kā dokumenti iesniedz? Īres līgums. Viņš solīja vēlāk iesniegt citā sēdē. Sēdē viņš solīja, ja, kad viņš iesniedz, bet uz šodien viņš nav iesniedz, un viņš teica, tagad, kad es viņam zvanīju, viņš teica, nezinu, ka tas varētu būt, ja, lai lēmi kā vajag. Tad pat reiz atsakot, atpakaļ. Varam balsot? Kas ir tā? Visi.
kārtība par vispār izglītošās skolas un muzikas skolas audzēšanu un atbalstu Austrumas novadā. Tad es pie nolikuma izstrādāju. Nu, tās, tos priekšlikumus, ko pagājušajā izteikt, tie ir iestrādātās. Vajag ierasties tas, ka viena, teiksim, starpnovada, un vēl, teiksim, aizsūtīt. Viena līmeņa pacientība, ka vajadzīgs augstāk no visiem. Tu tā ir tā, ka viņiem to pašu, aizsūtiem to pašu, tikai valsts. Jo parasti ir tā, ka šis reizes pie novada iet kopā un vienkārši bērni katru reizi iet kopā. Vienreiz pateicis, teiksim, augstāk dabūt starpnovadu, augstāk kopā, un ja ir dažādi līmeņi sacensības, tad teiksim, starpnovadu, republikas valsts starptautiskie izpēc, teiks, tas pakāpes, ja viņš līmeņi tas ir pasniedzīgi, tas tur ir izmaiņas, tas ļoti ieprāsots izmaksā vienu apbalvojumu par augstāko iedot lietu. Nav atvienībā. Jā, bet vienā līmeņa sacensībās, ja teiksim, ja tur biologas sacensībās, teiksim, dabūt nopašas starpnovadu, republikas vai starptautiskas, kā biologas pēcvārds. Bet tas prasīja. Tikai vienīgi, kas tur bija ielikts pārstāvot Austrumas novadu. Tas ir papildinājums pētījums. Jo, teiksim, ja jebkurš mūsu cilvēks vai skolnieks vai kas liek citās komandās, viņš jau, kā lai sapratās vietas un balvas, viņš jau saņem tur, kur viņš iet. Un, ja teiksim, ja jūs paskatīt to novērtiem un kaut kas, tad tur būs jau labāk uzdarīgā. Un tas nav atkarīgs no skolām organizācijām, ja es mūsu novadu skolām. Kā viņš nāk, viens skolēns vienā vietā dabūt pirmo vietu, otrā vietā dabūt otro viņam nesamaksā. Tagad pedagogs, tad viņš dabū pirmo vietu. Pedagoga arī tā. Pedagogs, kur otro, kas arī notiek. Arī ne, viņi dabū augstāko vienu līmeņu sacensībās. Bet pedagogs tagad tiek nosodīts un liekas. Viņš brauc šodien, viņš brauc uz vienu vietu. Viņš jau nepapildus darbu neko, cik tur iegūt. Teiksim, jā, tas pats pedagogs citam bērnam, otro vietu, viņam nav pirmā vieta, viņš tad nav. Paskaidro, jā. Vai runāju par vietās? Vienās sacensības. Viena. Ne, runāju par vienu, tie paši bērni. Šodien satiekās, mēs daudz kādas, jo reizes satiekās visi ir trīs bērni, tikai kādu dienu bērni nekoju. Kāda nauda tie runši, lai visiem ir. Kā nauda? Ja tagad dod kā pa pirmo, kā pa otro vietu, cik tas būtu dārgāk? Starpnovada līmenī. Jā, bet, Tas ir par jebkuru vietu. ja maksā par visām vietām, par bērns dabū, viņš vai Novadu līmeņos par vienu sacensību, par viena veida sacensību maksā augstāko Bet mēs tikai piešķiesām, cik mēs ietaupām. Ko mēs ietaupām? Teiksim, ja tur ir 40 eiro tur vairāk, kurš 43, 5 un 30. Jā. Ja, piemēram, es aizbraucu šodien, es aizbraucu rīt uz Pāvilos, varīt uz Drūviņu, jā, un visas tās, tā ir paši cilvēki, un visas tās vietas dabū. Ja, tā figurēšā varbūt aizbraucā darbā pie brīdis. Kad ir viena, tie paši bērni dabū. Bet tu jau arī ir teiks, ka pārsvarā, ja tu nav. Kas nav? Nav tu atklāpumi. Ļoti nācīt. Ja viņš aizbrauc vienā, dabūs to balvu, protams, ka viņš savu balvu dabūs un viss. Ņemot vērā kopējo finansējumu, kas novētā 800 eiro iznāk. Ko mēs budžetā vajag? Jā, 800 eiro jau iznāk. Ja tās balvas ir saliktas, teiksim, tās nav līdz lielākas. Pagājuši.
ir bez mūzikas skolas, ko vēl bija pastarās sacensības. Vidusskolā patreiz tā olimpiāls notiek. Bet mums tās nav vienkārši tik, cik viņi ir. Bet nav jau kaut kāds identiski vienāds labklājā olimpiālā. Izstrādāti pie nolikuma nobatē apvienībā ir vienādi. Vienādi, un par to paštieksmie, varbūt šodien bija arī. Katru gadu mēs šito nolikumu tāpat tās apspriežam, kaut ko mainām, un šogad nobalsojam par šādu variantu. Nākošais gadu redzēs, kas būs, varbūt ir atkal jauni priekšlikumi un jaunas iespējas. Lēmsim citādāk. Ja izglītības pārvalde šito ir iesniegus, un tad arī mēs arī te pamainām summu kaut kāds, un tad arī lemjam. Nu, Pauls, nu jā, es nepamainām summu. Tad balsojam par tādu kāds un šādā veidā. Visu laiku bija arī kolektīvs, tad kolektīvs dabūja, teiksim, tik par balvu, kā liedot, tas vēl ir viens būs tāpēc, tā bija kolektīvām katram. Piemēram, pēc mazie suitiņi ir 6, kā dabūja, teiksim, nebūtu pirmo vietu 40 eiro, jā, ja tagad ir 4 reiz 6, 240, 40 reiz 6, 240, plus vadītājs līdz. Tās summas ir... Nē, es līdzi, piemēram, pēc savus, jo tie ir es zinu, konkrēti, viņam ir vinnējuši vienā. Tas dalībnieks individuāli ir vinnējis, un kāpēc es piesaucu līdzi, nevis kas lūdzu? Es jau arī neprotestēju. Tas ir prieks. Man ir priekšlikums balsot. Kas ir par šādu lēmumu projektu? Tas ir tāds visnība. Tā, nākamais ir par automašīnas stiprējumu skala izsūmu. Grēs un gūži. Tā kā divas izsoles ir bijušas veiksmīgas, alternatīvā nospiedta. Vēl reizīgi mēģināsim. Tā cena nosacītā, tas atļaujas 20%, sākuma cena 230 eiro. Ja pieteiksies vairāk, Un solis. 30 eiro sastāja pašu. Līdz vai atierodās viens tas priecēs, tad ir sākuma cena plus 30 eiro. Ceļu nodoklis nav nomaksāts 70 eiro. Tātad, kas ir par šādu lēmumu? Tagad par Alsumas novada domas saistošiem noteikumiem, kas ir Alsumas novada pašvaldības nolikumi. Sakot, iepriekšējā domas, mēs jau labojām, ja, ir atnācis atkal atpakaļ, kad vajadzīgs ir labot, tad jau te labojumi iet no tiem labojumiem, ko viņam mums ir labojums.
Bet būtībā daudz nekas es iziesim cauri, nesaku. Tā, šitie citi teikumi sajauc, ja? 15. punktā bija pašvaldības nolikums, ja? Tas ir tālāk. Sakot, bija sākās ar to, ja, kad šeit bija, mēs atsaukušies uz kāda, uz 3. punktu, ja, un 7. ko viņam iepriekš bija likuši, uz kā mums ir jāatsaucās. Tagad, uz tiem punktiem nevar cits jurists ir skatījis, uz tiem punktiem nevar atsaukties, ja, ir jāņem ārā, tad izņem ārā. Vat sakot, šeit mums bija, kad ir tas administratīvais iedalījums, ja, kad mums ir Ausums, Ciems un Almāli, ja, teritoriālās vienības, ja, bet, sakot, tas nedēļ, ja, tās mums ir apdzīvotas vietas. Teritorija mums ir nedalām, jā, mums nav tā kā citiem novadiem ir pagast, jā, iekšā, jā, mums tā nav, mums ir cīm. Ciems ir apdzīvot vieta, nav. Šeit ir ierakstīta apdzīvotā vieta, jā. Nākamais bija kad, sakot, ja doma lēma par citām komisijām, komitejām, ja, un izstrādā un apstiprina viņām nolikumus, pēc kā viņas darbosies, ja, un šeit mēs ir pierakstījuši klāt, vai to kompetenci var tikt noteikti domas lēmumā, ja, ar kur tā izveidot. Ja domas lēmums nevar būt, ja tas var būt nolikums ar to darbību, tad ir šitas te jāņem ārā. Apstiprina nolikumu, lai tā komisija komiteja darbojās, ja bet doma pēc tam neko vairāk nelēma, ja, ko tur darīs papildus. Tā. Sakot, likums par pašvaldībām paredz izpildu direktoram pienākumos, ja, pieņemt darbā un atbrīvot no darba iestāžu administrācijas darbinieks. Ja, un mēs bija tā kā ierakstījuši šeit, kad izpildu direktors dod atzinumu, ja, un tad tā kā domas priekšsēdētājs pieņem un atbrīvo no darba. Tas ir pēc likuma uzdots izpildu direktoram. Šeit nāksies pārstrādāt struktūru vienībām un iestādēm, ja te ir ierakstīts iekšā viņu tais nolikumos, ja, tas viņiem, kas atbrīvo no darba. Tā, nākamais. 18. Ja, komitejas locekļi, un šeit bija ierakstīts un komitejas priekšsēdētājs, ja, bet, sakot, komitejas priekšsēdētājs šeit lieku izņēma laukā, tāpēc, ja, jo komisiju priekšsēdētājs ievēl pati komisiju, izņemot, kas ir noteikts ar likumu, kad finanšu un saimnieciskās darbības komisija var domas priekšsēdētājs. Šeit ir izņemts, bija arī priekšsēdētājs.
tikai vienkārši komitejas locekļi var tikt izslēgti, tā kā mums bija. Nu, šeit bija ierakstīts iekšā no turismas, jā. Un saprotāt, tā būtība ir tāda, kad kultūras, izglītības, kultūras un sporta un sociālo lietu komiteja izskata attīstības nodaļas sagatavotos jautājumus izskatīšanai komitejas sēdē, ja. Un šeit bija ielikts iekšā tā kā attīstības nodaļai turismas, ja, bet tas ir muzejā, ne? Šeit tikai tīkas attiecās uz attīstības nodaļas. Šeit nebija līkums līdz galam, ierakstīts pēc kāda līkuma, ja, par interešu, mums tikai bija ierakstīts par interešu konfliktu. Ja deputāts nepiedāvās balsojumā likumā par interešu konfliktu, ja, un, likums visā pilnībā jāieraksta. Konfliktu novēršana, valsts amatpersonu var šis papildinās. Tad mums nebija pilnībā atrunāts, ja, jo tagad uz domas sēžu ierakst, ja, viņš jau ir kā dokuments, ja, un visi dokumenti, ja, pēc kāda laika, zinām laika, tad labājās šai domē, ja, pēc tam ir, jānodod arhīvām, ja, un šitas punkts bija jānoformulē tā, lai būtu saskaņā ar dokumentu glabāšanu. Kā tāds? Jā, taisnīgi docēt CD. Jā, arī rakst, jā. Viņi var rakstīt pašā. Kā labāk izskatās. Īstenībā līmenī vai flešā, vēl citām nestajā ārējā tādā diskā var. Arī citām. Tad tas, kad nosaukums, tas ir būs. Ne, kāds tas rakstīs DVD, bet, vairāk arī. Tad atceļ kāds ir priecīgums šeit. Nē, tas ir dārgi. Nebija priecīgums. Tur var rakstīt, pirms kā divi var rakstīt CD. CD vai divi? CD. Vai? Nu, faktiski vai nekas nevajag. Vai šeit nerakstīs, tad ir saprāts jau nekas, kā vai. Nu, tur tā, jā. Kas tas nedod? Tukši. Tas varbūt tā, iepriekšējā reizi ir teicis, ka varā ministri teica, ja, ka jums ir tikai
pašvaldību administrācijas tā kā darbinieki, ja, tas darbojās šitā administratīvu apstīdes komisijā, ja. Tad pielikt klāt jurists, arī, ka darbojās uz vai juridisko pakalpojumu sniedzējs, un tagad viņš saka, ja, kā tu tagad jurists tagad izvērtēs, to, ko pats varbūt sagatavojas, ja. Tagad pieliks klāt punktu, ja kāda no komisija esošām personām atrodas interešu konfliktā, tad balsošanā nepiedalās. Ja jurists ir to lēmumu projektu sagatavojas, ko apstrīd, ja, tad viņš nepiedalīsies. Kaut kā jāizvirtina no tās situācijas. Jautājums kādā? Būs izvietas viss tikminiet, kur tie juristi būs, kad būs skatījuši, tie būs visi izskatīt. Tas tik tagad, ka nav viens otrs jau labājums. Un noslēguma jautājums, ja, šeit mums bija noslēguma jautājumi, ja, bet mums ir tikai viens punkts, un tāpēc ir noslēguma jautājums. Visi būs, un tad apstiprinām. Tas ir par. Tad tagad ir. Tur būs Jānis pateiks, ka tur ir izmācības. Summas tur ir tikai pārvērst ceļu. Bet ir mainītas sadaļas, ir mainīta numerācija, šis tas likts klāt, šis tas ņemts numurs. Šito var aprošināt, jo es nezinu, cik teicu. Lasām uzsīdīt būtību. Skatām klāt, kādam ir kaut kādi iebildumi. Tad jau ir jautājumi. Aiziet uz beigām, man nav noslēguma jautājumi. Tas atkarīgs ir liels. 3 rēķēšana, 3 pieka apkārt un 7 sniegs. Bet tur ir manā milzīgs, ja, es rakstu maksimālu summu un zemākais kritiski, kas nemaldos bija. Padēnē pat zemākais. Jānim ir pareizi ir nobeiguma noteikumi. Tur ir nostājumi jautājums, un te ir nobeiguma noteikumi. Tas jau nekas, ka tikai nav daudz skaitļi un te viens punkts, tad būtība ir tur, jā. Ja tev ir pilnīgi citādi formulējums. Šitas ir savādāk. Tā, viņš arī bija vecajai. Tā, bet te nav, ja būtu nobeiguma noteikumi, jā, un tagad te viens pats punkts, tad būtu nepareizi. Vai atkal te ir nobeiguma noteikums un te būtu punkts. Tā, tikai tik divi līdzīgie dokumenti. Līdzīgi un nav, te naudas prasa, iepriekšējā neprasīt. Ir nekad vēl zināt, kurš jādara. Tātad apstiprinām, kas ir par. Tas ir pats var nedalīt, ko? Tātad. Jā. Es nezinu, es varu. Var, tu jau par sevi nelēm. Ne? Tas vienkārši.
Nebalsim nevienam, tas ir. Šitas bija par finansējumu novirzīšanu Auslonas vislāk zīmju korpusu neapliecamiem darbiem, tehniskā projekta izstrādes īstenošanā. Un sakot, uzrakstīja attīstības nodaļu, uzrakstīja projektu un iesniedz kultūras kapitāla fondā, un viņi iedēva mums naudu kā projekta izstrādāšanā, bet mums viņi iedeva 4000, bet, lai to projektu izstrādāt, tad tā runātā tā līgtā summa ir, 4304 un tad bija, sakot, par cik tagad kopus spēlēja arī uzrakstīja projektu un iedēva naudu, un tad tā nauda tā kā projektu, tā kā rezerves fondā atbrīvoja, tad tas priekšlikums ir, lai varētu to tehnisko projektu izstrādāt, tad piešķirt tas 319 eiro. Tad ir nākamais par Janēs vidas objektu izveidošanu Auslonas novadā. No Vunidrānas. Tā kā mēs iepriekš apsekojām izstrādājumās vietas, tur varētu vidas objektu atrast. Zem gaiss stāvā. Nē, tad jau vajadzētu uzdot viņam jautājumu, ko darīt, ja tas objekts ir nokalpots. Kur drīkst viņu demonstrēt, vai kuram būtu pienākums sakrāmēt. Tas jāģi. Tas līdzekā nepadarīt.
ceļu. Bet tā nav ceļu, tad zona visi. Es domāju, ka jāsaskaļo ar ceļu. Tā ir ceļu zona. 50 metri nesnāk ceļu. Jādara saskaņošana ar ceļu. Nu, tad faktiski tad formulējām tā, ka piedāvājām to vietu, jā, un konceptuāli atbalstām, ja tur tiek veidots, tad mēs, nu, to darbu devniekam, vai kā viņi sauc atmaksā, viņi bija prasījuši 600 eiro. Un šeit ir ierakstīta tā summa, bet ir paliek pārs, ar ko mēs paņēmām tieši pilstāju un papildinājumu. Ja, nu šī ir tā, nu tad var ierakstīt, ka tad viņi jau tagad prasīja, ja tagad būs pelniekam tā kā nakts mājas arī, tad mums tā kā jānodrošina, ja. Tad bija tā saruna. Nu, tad nebūs. Bet vai mums jālem tagad par to naudu, ko viņam dod? Nē, nu... Nolemjam tagad par vietu. Darbs runā ar Igor, viņam par vietu apmēri neapmēri vietu, lai meklē naudu par šo vietu vai ko un visu. Es domāju, par naudu nelemjam. Bet tad šito te naudu kā? Nu, rezerves fondā viņi man tur... Nu, turēt. Jā, tām nolūkām, no. Man tas projekts vispār, tas tiesas memoriāls un viņam tur nekāds skatu. Tad vismaz labi, tur ir tauta. Sielas uztaisīs biblioteka. Te kaut kāds mazs grīžs. Nu, es ar Gunus runāju, apmēram 500 vārdu, apmēram izmaksā viens muzikantiem un viens koncerts. Viens pasākums. Viens kultūras pasākums apmēram 500 vārtiem. Muzikantiem samaksas. Tāpēc, nu, šitas tā naudas izteiksmē, bet drusku tā kā vienu balvu. Tāpēc jāmies nebūtēt. Ka mums ir tik vienu balvu vispār. Nav, tu saprot, šitas masti nesamīgi garš. Pēc tā, ka viņš uztaisīšu nesamīgi. Možda tad spārks atlikt uzplēst braukt. Nu, brīnum mās. Tātad piedāvājām to vietu pie Paulīniem, pie kapiem, jā, un gaidām atbildi. No tā, varbūt jāsāk ar to, vai zeļu, vai tur vispār ir iespējams to saskaņot. Vai nevajadzētu ar to jautājumu? Saskaņojums sevi tikai jā, tas ir ārpus tajā saskaņojums. Tur kaut kā 12 metri būtu mās slēgumi. Jā, ārpus atdzīvotas vietas, tad 50 metri bija, ja tas ārpus atdzīvotas vietas, ja atdzīvotā vietā, jā, tad tuvāk bija tas atkāls. Zīmi augšā. Kurš ārpus? Tātad, ja viņš ir ārpus, jā, tad tur nebūs 50 metri, ja, tad vajadzēs saskaņojumu. Es savā laikā turēšu Nē, viņi jau, tas nav ceļu joslā, bet saskaņojumi tad vajag ceļu, jā. Bet viņi jau iebildīs. Nē, to jau nevar zināt, jā. Nu, piemēram, vai iebildīs vai neiebildīs šeit, viņš teica, ja, ka viņš iebildīs, jā, ja soļ ceļu, jā, tāpēc, ka jums nebūs, tur ir nepārtraukta aslīnija, jums nebūs kur apstāties. Bet šitas nenormāli. Nē, nu, Es saprotu, ka mazā jostā kaut ko darīt, tad varētu problēmas. Es saprotu, vietu ir nolēmts, ir balsojot par to vietu
piedāvā un viss, nu. Nu, tad darbs būs nākošā sēja Krakovējas. Jūniem vēl ir tālāk. Man arī sākam vienkārši piedāvā. Es saprotu, ka tas, viņam arī cilvēkam jālūk, liekas, ja to naudas jautājumu mēs varētu izlaist cauri. Pie nosacījumiem viņš piekrīt mums piedāvātajai vietai. Viņam tas naudas jautājums nekarātos gaisā vēl mēnesi. Viņam jau. Nu, tas ir svarīgi, jā, ja tagad viņš uzzina to pēc mēneša, tad viņam atkal ir svarīgi. Līdz ar to man būtu priekšlikums, ka pie nosacījumiem, ja viņš pieņem mūsu piedāvāto vietu, tad mēs lemjam par naudas piešķiršanu šodien. Viņa akceptē tāds ceļu būvētājs. Jā, protams. Jo, es labi saprotu arī viņu, jā. Nē, tad jau ir sakot, tas te tā paliek. Jā, nekas nav jāmāna tā, Bet tik līdz vienu atkarīt no tām pozīcijām, tad viņš zaudē spēku. Tad jau līdzes neskaidro viņu, nebūs jau kur tā nauda, nav tā. Sakot, to naudu, tad ja viņš būvē šo. Visi. Bet tad otrais jautājums nav rezervēt to naudas summu rezerves fondā? Nē. Nē, jā. Nē, bet te ir tātad tas nosacījums, jā. Ja viņš piekrīt piedāvātāja vietā, tad atbalstīt. Jā. Līguma noslēgšanas. Tad atbalstīt tā, kā šeit ir rakstīts. Pārbaudīt, kur mākslinieks, kurš nesūtas pūlīgas vai pašiem tā vietā. Kur var arī izdarīt kurs. Vecās līdzēņā bija. Mēs arī kaut kā apstījām. Balsnē? Tā, ja realizē pie Paulīne, tad mēs atbalstām 600 eiro novirzīšanu 600. Viņi bija 600 prasīja. Paulīdz ir privātums. Nē, pašvaldības zemē. Tad jāpaskat, kā būs Tātad, kas ir pār? Tātad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pār. Pretī. 1. Atturās. 1. Ar balsu vairākumu lēmums pieņemts. Ko mēs izskatījām. Tā, Alsums novada doma ir noslēgus 3-pusēju līgumu ar EKC, ar biedrību EKC Suliti un ar Igaunu 7, jā? Par projektu realizāciju, un viena no šīm projektu daļām ir Dacia tālākos, kā
vienu no etniskā kultūras centra, jā, tā organizētā. Sektu un siltu bērnu nometni, tradiciju nometni. Kopā 35 bērni, 27 valstīm likumotājiem. Lai mēs varētu to nometnes norisi izcenot, pie cilvēkiem bija priekšsījām. Un to mēs lūdzam visām trijām sūdzu pārstāvošām pašvaldībām nosarāt to Vensils. Tur bija lēmēm atsūtības par tikšanās izprašanu. Sagot, ka valsts nevar nometnes, jo līdz gadu beigām šis projekts ir jārealizē un nauda tiks atklāta. Tad tas lēmuma projekts ir šāds, ne? Līdz tad līgumā tiks iepas, kad jūs atmaksāsiet atpakaļ līdz 1. decembrim. Un tas noteikti neatmaksā? Līgumā jāparāda šo piedzi. Ko viņš? Viņš piedzi. Līgumā jāparāda, ka te nokārta viņam 5%. 5% tāpat nokārta viņam. Ir 15%. Jā, var dabūt kādu no Lietuvijas pamatības. Kurš arī vietoja domu jau citādi. Vai jūs saldāt dievnu naudas? Jā, arī. Vai jūs atmaksā summu? Nē, Makēvans ir tas, ka nākošo gadu viņš juridiski nedrīkst Balsojam? Kas ir par? Tur ir ienācis iesniegums no kooperatīvās sabiedrības mežsaimnieks, kad viņi pārtrauc telpu nomas izmantošanu, līdz ar to nomas līgumu pārtrauc par almāli telpu izmantošanu. Pārtrauc viņu sakarā ar juridiskās adreses deputātiem. Tātad 1, 2, 3, 8 pār, pret, atturās, balsošanā nepiedalās. Grigorijs Zuzmans. Tā, tad ir izpilddirektora iesniegums par vētas kustību, par naudas izdalīšanu. Man liekas, fondā viņi ir, man liekas. Valdemārs vēl ko grib teikt, ka šī
kāds sakiem nav bijis, ja tas vecais paliks savu. Tas ir grūti iesanāk. Tāds plānots nebija, vai ne, nav kā tad ir. Ja iztiksim, bet tas ir tāds iesnāk. Spīķis jau tur ir. Jā, un tas, ko jāiet, tas varētu tā, es jau padebatēt, jo nav vajadzības. Un tas ir aprēķināts, ka vajag 286 eiro. Tas ir tieši ir. No rezervas fonda piešķirties uzreiz plas. Tā nekas. Tas zaļš zinās. Te ir pārskaitīt. Kā tad vajag? Nē, nu kā, ko nav piešķirt. Pārskaits ir, ka restorāli ir piešķirt. Tā? Deputātiem? Kas ir tā? Jā, tā ir. Tik daudz var redzēt, informācija beigās, kad izslēgt telefonu, tad Thank you.